Ņemot vērā to pieredzi, kas mums šobrīd veidojas strādājot Latvijas reģionos un sniedzot konsultācijas darba tiesībās un darba aizsardzībā uzņēmumiem, jāsaka tā, ka situācija ir ļoti atšķirīga. Un no vienas puses varētu sākotnēji likties, ka jā, ir 200 000 cilvēku bez darba un nu ir no kā izvēlēties. Bet jāsaka pirmām kārtām, ka, protams, ir daļa cilvēku, kas ir aizgājuši pelēkajā nodarbinātībā, ja nedeklarētajā nodarbinātībā, līdz ar to tā cilvēku skaits varbūt nemaz tik liels nav. Un otra lieta, kas ir jāsaprot, ka nevienmēr varbūt tās profesijas, ja tās kvalifikācijas speciālis, kas mums ir vajadzīgi, ir darba tirgu pieejami. Un līdz ar to ir, protams, iespējas uzlabot šo cilvēku kapitālu uzņēmumā, bet no otras puses tās iespējas ir ierobežotas. Un apzinoties arī vēl nākotnes izaicinājumus, ir skaidrs, ka laba cilvēka pieejamība uzņēmumam nemaz tik viegli atrisināt nav.